Žēlastība un mieres ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodienas tekstu, kas ir Apustuļu darbu grāmatā 1. nodaļā. 1. grāmatā Teofīla esmu stāstījis par visu, ko Jēzus darīja un mācīja no paša sākuma līdz šai dienai, kad caur svēto garu devis pavēles apustuļiem, ko bija izredzējis, viņš tika uzņemts debesīs. Tiem viņš arī pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies, un 40 dienas viņa vidū redzēts runājis par Dievu valstību. Un tos sapulcinājis, viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja: Kungs, vai tu šī laikā atkal uzcels Izraēlam valstību? Viņš tiem atbildēja: nav jūsu daļas zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot tika pacelts un padeves viņu uzņēma prom no viņa acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās debesīs, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs, un tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžties, lūdzu. Mēs dzirdējām, ka Kristus debesbraukšana iezīmē iesākumu mācekļu jaunajam apustuliskajam uzdevumam, jeb, kā to sauc teologi, lielajai misijas pavēlē. Liecināt par visu, ko tie kopā ar Kristu bija piedzīvojuši un mācījušies. Pēc augšām celšanās Kristus 40 dienas bija kopā ar mācekļiem, un kā 1. korintiešu vēstules 15. nodaļā apliecina Pāvils, vienā gadījumā Kristus uzrunāja vienlaikus 500 cilvēkus, lai tie redzētu, ka tas patiesi ir viņš, kas bija miris, guldīts kapā, bet tagad ir augšām cēlies no mirušiem. Taču debesbraukšanas dienā Kristus teica, ka vairs nebūs kā bijis, ka Kristus vairs nebūs blakus redzams un aptaustāms. Tādēļ viņš atstāja mācekļiem tā saukto lielo misijas uzdevumu un uzkāpa debesu valdnieku tronī, kas cilvēku acīm ir apslēpts. Viņš izzuda skatam padebešos mākoņos, tā to redzēja un aprakstīja mācekļi. Raksti māca, ka viņš uzkāpa augstāk par visām debesīm. Vai tas nav pārāk tālu? Mēs esam te ar savām problēmām, vai viņš no turienes mūs dzird un redz. Mēs viņu neredzam. No tā laika daudz kas mainījies. Šodien kristieši vairs nespēja vienā mirklī apgūt svešvalodu, jeb kā raksts to sauc, runāt mēlēs. Kristīgie mācītāji vairs nespēja kā apustuļi dziedināt slimos un piecelt mirušos. Un liekuļi un mēļi baznīcās vairs nekrīt beigt pie mācītāju kājām, kā tas reiz notika ar Ananiju un Sapfīru. Daudzi kristīgi cilvēki kļuvuši vienaldzīgi un vēsi. Vai tas nebūtu tādēļ, ka mūsu kungs ir uzkāpis tik augstu, ka jau ir pavisam prom? Daudz meklē zīmes, bet ticības sakarībā, atskaitot liela mēroga
atkrišanu no apustuliskās mācības, nekas iespaidīgs un šokējošs nenotiek. Kristietība, atskaitot dažus neglītus skandālus, ir klusa un salīdzinot ar citām pasaules norisēm un lietām nemanāma. Tāpat laikā dažādu pasugu viltus pravieši pulcēs stadionus pilns klausītāji, bet tīrai un skaidrai apustuliskai vēstī seko, diemžēl, retais. Vai mūsu kungs nav pārāk attālinājies no saviem ļaudīm? Ir kristieši, kas imitējot senos brīnumus, cenšas pierādīt, ka viņiem Kristus ir vēl joprojām tuvu klāt, tuvāk kā citiem. Dažādās harizmātiskās ir vasaras svētku kustības mēģina darīt šķietams brīnums, lai pierādītu, ka tām pretēji tradicionālajām baznīcām piemīt īpaši apustuļu spēks un vara. Tie prasmi šokēt un pārsteigt publiku ar skaļiem vārdiem, dažādiem šķietamiem brīnumiem un nesaprotamu neartikulētu klaigāšanu, jeb mēlēs runāšanu, kā tie to sauc. Tie to uzdod kā apliecinājumu, ka Kristus tiem ir tuvu klāt. Un harizmātiskie kristieši uzskata, ka mācītāji, kas neprot darīt skaļus brīnumus un nerunā mēlēs, nav pietiekami stipri mācītāji. Tādēļ arī pazemīgu Kristus krusta apliecināšu baznīcu par pilnvērtīgu baznīcu tie neuzskata. Šie ir tikai daži no pārpratumiem, kurus kliedē nopietna debesbraukšanas notikuma sapratne. Tādēļ pārdomāsim, ko svētie raksti saka par Kristus debesbraukšanu. Vispirms, cik tālu mūsu kungs no mums ir aizbraucis? Un patiesība ir, ka Kristus no mums neatrodas tālāk, kā toreiz no mācekļiem. Viņš no mums nav mata tiesa tālāk kā tad, kad staigāja zemes virsū un uzrunāja cilvēkus, un tiem pat pieskārās. Kādēļ tā drīkstam spriest? To paskaidro daudz Bībeles teksti, bet vistiešāk Mateja evaņģēlijas 28. nodaļas 20. pants, kas arī apraksta šo pašu notikumu, kad Kristus mācekļiem uzdeva tā saukto lielo misijas uzdevumu kristīt un mācīt, un viņa pavēles izpildītājiem pie debesbraukšanas apsolīja un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tie ir ļoti svarīgi vārdi. Arī cilvēku atvada vārdi, īpaši tādi cilvēki, kas taisās atstāt šo pasauli, atvada vārdi un solījumi ir svarīgi. Un tos mēs atceramies līdz mūža beigām. Vārdu pa vārdam. Taču Kristus atvada novēlējums un solījums ir paša Dieva novēlējums un paša Dieva solījums. Tas ir daudz stiprāks, tādēļ arī tas jāiegaumē vārds vārdā vairāk nekā jebkurš cits cilvēku solījums. Pārdomāsim, kā šis solījums tika dots. Kristus stāvēja mācekļiem blakus tik tuvu, ka tie varēja viņam pieskarties, ieskatīties acīs, uzlikt roku uz pleca un apkamt. Tā mēs saprotam būt kādām tuvu blakus. Grieķu oriģināla tekstā Kristus lieto vārdus, kas drīzāk tulkojam nevis blakus, bet jūsu vidū. Viņš patiesi burtiski bija mācekļu un cilvēku un citu cilvēku vidū, gan tajā notikumā, gan visas savas misijas laikā. Kristus ar tiem kopā ēda un dzēra, tērzēja, bija viņu draugs un skolotājs. Taču debesbraukšanas notikumā Kristus nesacīja,
ka pēc kāda laika viņš atkal reiz būs tāpat kopā ar mācekļiem, bet viņš teica, ka no tā paša brīža viņš vienmēr, katru brīdi, paliek mācekļu un visu laiku kristiešu vidū. Un kā apliecinājuma zīme, ka Kristus pēc debesbraukšanas patiesi bija kopā ar mācekļiem, mācekļiem tika dotas tādas pat brīnumainas spējas dziedināt, izdzīt dēmonus un piecelt mirušos, kā viņu kungam. Neviens cilvēks to nekad nav spējis un nespēs. Tomēr mācekļi darīja brīnumus, jo Kristus palika kopā ar tiem viņu vidū katru dienu. Gluži kā viņš aizejot un nozūdot padebešos, to bija viņiem solījis. Bet vai šodien, pēc tik daudziem gadsimtiem, viņš tomēr nav kaut kur tālāk? Varbūt Kristus vairs nav mūsu vidū gluži tā, kā bija ar apustuļiem, bet vēro mūs it kā no attālu. Taču atcerieties, ko apustuļu darba grāmatā 2 eņģeļi teica mācekļiem, kas bezpalīdzīgi lūkojās visapkārt un debesīs un meklēja savu kungu. Viņi teica, galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Šie vārdi nav atraujami no solījuma, ka Kristus būs kopā ar tiem ikdienas. Tātad eņģeļi atgādināja mācekļiem veltīgi netērēt laiku, cenšoties saskatīt savu kungu ar acīm. Jā, kādu dienu viņš atgriezīsies pasaulē tā, ka ticīgie gavelēs, bet neticīgie bēgs un slēpsies, bet jau uzkāpis debesīs un pazudis skatienam, Jēzus bija saviem mācekļiem tikpat tuvu klāt, kā mirkli iepriekš, kad tie viņu vēl redzēja. Kopš tā brīža Jēzus dievišķās personas īpašības atklājas vēl brīnumaināk nekā tad, kad viņš uzlika savu roku mācekļiem uz pleca. Cik priecīgiem vajadzēja būt mācekļiem, viņu kungs tos nebija pametis. Un 10 dienas vēlāk, vasaras svētkos, viņi ar to brīnišķīgi piedzīvoja, kad svētais gars it kā liesmu mēlis nolaidās uz mācekļiem, un viņi Kristus spēkā sāka darīt brīnumus daudz tūkstošu liecinieku acu priekšā, tā it kā viņu kungs būtu mājotu viņos pašos. Tie tāpat kā Kristus dziedināja slimos, runāja svešās mēlēs, izdzina dēmonus, savaldīja apsēstos, ļaundari pret tiem sazvērējās, taču neko nespēja padarīt. Tiešām Kristus tiem bija vēl tuvāk klāt, nekā kad staigāja kopā ar viņiem. Ak, laimīgie apustuļi! Bet šodien ārēji nekas neliecina, ka Kristus būtu kopā arī ar mums. Varbūt tagad viņš vēro mūs no tālienes. Bet vēlreiz ieklausīsimies Kristus pēdējos pasaulē teiktos un ar cilvēku ausīm dzirdētos atvadvārdus. Un redzi, viņš teica, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Uz kurieni gan citiem, ja ne uz tiem, kas dzīvojuši pēc mācekļiem, dzīvo šodien un vēl dzīvos nākotnē, attiektos vārdi līdz pasaules galam. Jo mācekļi pasaules galu, mēs zinām, nepiedzīvoja un tika aizsaukti pie savu skolotāju jau 2000 gadus atpakaļ. Mīļā draudze Kristū, šis solījums būt kopā ar saviem ticīgajiem neattiecās vienīgi uz mācekļiem, bet tas attiecas uz visu kristīgo draudzi un baznīcu visos laikos līdz pasaules galam. Tātad tas attiecas arī uz mums.
uz jums un uz mani. Kristus ir mūsu vidū, blakus mums vēl tuvāk, nekā ja mēs spētu viņam pieskarties. Ne brīdi un ne mirkli viņš mūs nepamet. Tādēļ arī mums nevajag raudzīties padebešos un tālu prom. Mums nevajag teleskopu, lai ieraudzītu mūsu kungu. Mums nevajag spēcīgas iztēles vai īpašu spēju. Mums vienīgi vajag raudzīties rakstos un uzmanīgi klausīties viņu vārdos, jo viņu vārdi ir vērtīgāki par zeltu un dimantiem. Tā ir pati dzīvība un esamība un nemirstība. Un nav pareizi dzīvot un uzvesties tā, it kā mūsu kungs būtu aizbraucis tālā komandējumā un savu dievbijību izrādīt vienīgi šad tad, atgāžot galvu un lūkojoties tālumā, kad tad viņš reiz atgriezīsies. Tā ne, jo viņš ir mums blakus, tuvāk nekā mācekļiem uz Eļļas kalnu. Un viņš citviet brīdina, ka debesu valstība nav šur vai tur, bet gan mūsu vidū. Tas ir mums tuvu, blakus, tuvāk nekā rokas stiepiena attālumā. Un arī apostols Pāvils vēstulē romiešiem 10. nodaļā raksta, bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā, nesaka savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu zemē Kristu. Nedz arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņa saka, tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Šie vārdi paskaidro, cik tuvu Kristus ir katram no mums. Viņš ir tik tuvu, cik tuvu jums ir Dieva vārdu mācība. Tas ir tik brīnišķīgi, ka Kristus nozūdot padebešos ir nācis mums vēl tuvāk klāt. Mūsu sirdīs un mūsu mutē. Kāds varētu iebilst, ka mums nepiemīt brīnumainās spējas, kādas bija apostuļiem. Un tātad, vai tie kristieši, kas nedziedina, nerunā mēlēs un nespēja piecelt mirušos, ir īsteni mācekļi un Kristus liecinieki? Vai mūsu vēstījumi maz var uzticēties? Mēs taču esam gluži ikdienišķi cilvēki. Mums nav parādījusies ne jaunava Marija, ne svētie. Mums nav Kristus statuja, pa kuras vaigiem lielajā piekdienā ritēt asinis un no roka rētām sūktos asinis un no acīm tecēt asaras. Mums nav citas tādas teiksmainas lietas, kuras daudzi kristietībā it kā esot redzējuši. Mums pat nepieder neviens svēto mocekļu kauliņš. Mums nav ekstātisku dievkalpojumu, kuros tirpas skriet par kauliem un cilvēki runātu mēlēs un ģīptu no sajūsmas. Taču mums ir skaidrs un saprotams Dieva vārds, kurā viņš ne cilvēki sola, ka Kristus pavisam droši un noteikti būs kopā ar mums, mūsu vidū un mūsu ikdienā tikpat tuvu, kā ar apostuļiem vasaras svētku dienā, mūsu sirdīs un mūsu mutēs. Tādēļ mēs daudz neraizējamies par to, kādas katram dāvanas Dievs savā laikā ir devis un kādas dod tagad. Bet gan cenšamies izpildīt viņu pavēli, mācīt un kristīt cilvēkus trīsvienīgā Dieva vārdā, lai viņu grēki tiktu piedoti, lai Kristus būtu tiem tuvu klāt ikdienā un lai tie iemantotu arī debesu valstību. Kā gan mēs drīkstētu pelt Dievu par to, ko un kā viņš mums dod? Kas par to, ka mums nav apostuļu spēju darīt brīnums? Viņi zina, ka mums tās šodien nevajag. Varbūt tādēļ, lai kāda arī šodien, kā kādreiz, meļi un liekuļi, adenī un sapfīri nenokristu beigti altāra priekšā, bet lai daudziem tiktu dota iespēja
atgriezties no grēkiem. Mēs zinām, ka Dievs dažādos laikos dažādi ir uzrunājis cilvēkus, un kas mums tur daļas, ja mums viņš nedod to, ko deva apustuļiem. Taču mums ir pavēle, lielā misijas pavēle, mācīt, kristīt, piedot grēkus un izdalīt jaunās derības apsolījumus un svētības vakarēdienā un labestīgi kalpot viens otram. Dieva vārds ir nesatricināms un negrozāms, un viņš ir mums ļoti tuvu, mūsu sirdīs un mūsu mutēs. Tas patiesībā par labu gan mācekļiem, gan mums, ka viņš vairs nav redzams, bet sludināms un saņemams tā, kā viņš to ir nolicis. Jo tā mēs esam kļuvuši par Dieva līdzdarbiniekiem, darba biedriem. Mēs esam kļuvuši par Kristus lieciniekiem, kam ar vārdiem un ar darbiem jāliecina citiem par to mācību, ko mēs no rakstiem esam saņēmuši. Mums jāliecina par to mīlestību, ko mēs no Dieva esam saņēmuši. Mums jāliecina par to, ka Dievs ir tuvu visiem, kas vien viņu piesauc patiesībā un ar dievbijīgu sirdi. Mums pieder brīnišķīgas lietas, kas ir pat augstākas par Kristus un apustuļu brīnumiem un zīmēm. Mums pieder Dieva mīlestība un debesu valstība. Mums ir skaidra raksta mācība, un tādēļ mēs ticam un apzināmies to, cik brīnišķīgi Dievs mūs ir apdāvinājis un kā viņš rūpējas par mums. Ak, kāpēc citiem tas viss vienaldzīgs? Cilvēku vienaldzība pret svētām lietām mūs sāpina. Kāpēc agrāk bija vairāk ticības? Kāpēc kādās citās zemēs ir vairāk ticības un vairāk kristīgas dzīves liecības? Kāpēc citur ir stingras draudzes, kas rūpējas nevien par sevi, bet pat palīdz citiem? Kāpēc šodienas Latvijas cilvēkos trūkst ticības Kristum? Kādēļ trūkst likumības un patiesas ticības dziļuma? Tas ir tādēļ, ka baznīca un kristieši kļuvuši vēsi pret savu pienākumu sludināt un apliecināt patiesu un nesagrozīt Kristus mācību. Cik maz šodien ir to, kas patiesību un dzīves jēgu meklē rakstos. Grēcīgi un lepni cilvēciski vārdi un rīcība daudziem tuvāki nekā 10 baušļi un evaņģēlijas. Tādēļ arī apostols Pāvils vēstulē romiešiem brīdina, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina. Tādēļ Kristus vārdu patiesas un skaidras mācīšanas pavēle mums ir jāuzņem nopietni, ka mācāmies pirmkārt paši, mācām to saviem bērniem un mazbērniem, un arī dzīvojam saskaņā ar to, ko mācām un ko apliecinām. Kā lai mēs nebūtu tādi, kas 6 dienas nedēļā skrien pakaļ pasaulē tik dedzīgi, ka 7. vairs neatliek ne spēka, ne vēlēšanās nākt klausīties Dieva vārdu. Nedrīkst dzīvot tā, it kā Kristus būtu no mums tālu prom. Mēs nedrīkstam domāt, ka tad, kad viņš reiz atgriezīsies, tad gan savu laiku veltīsim viņam. Mums ir jāapzinās, ka vienīgais, ko Dievs no mums atprasīs, pirms tiksim ielaist viņa valstībā, būs ticība un ticības darbi, ko dod vienīgi Dieva vārdu klātbūtne, jo savā vārdā viņš ir mūsu vidū. Kas noraida Kristus vārdu, tas noraida viņa klātbūtni. Vēl īsi pirms debes braukšanas Kristus atgādināja, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Dievs neprasa, lai mēs darītu brīnumus.
Viņš neprasa neko, kas būtu pāri mūsu spēkiem un pāri mūsu iespējām. Viņš ir tik ļoti tuvu mums blakus, un viņš svētī katru ticības domu un katru ticības darbu. Starp mums un mūsu kungu nav nekādas spriedzes. Mums viņam nekas nav jāpierāda, jo viņš ir tuvu mūsu sirdīs un mūs pazīst un zina, ko mēs spējam, un viņš zina arī mūsu nespēku, un viņš zina arī mūsu grēkus. Visu lielā misijas uzdevumu smagumu īstenībā paveic viņš pats. Un Marka evaņģēlijs vēstīja, ka tas pats cilvēks, Dievs, Kristus, kas mājo pie mums savā grēka piedošanas vārdā un nāk pie mums pazemīgā veidā, kristības ūdenī un maizē un vīnā, tas pats Kristus ir saņēmis visu varu, augstāku par visaugstākajām debesīm. Un viņš vis nesēž kaut kur tālu prom un neatpūšas, jo aizvien ir mūsu vidū, tuvu mums ikdienas. Un viņš ar savu vārdu rūpējas par to, lai daudzi kļūtu Dieva bērni. Un viņš katru dienu rūpējas par to, lai daudzi tiktu izglābti no grēkiem un no nāves. Kā varam būt droši, ka tas tā ir? Ka Kristus ir tuvu mums? Kāds pierādījums? Pierādījums ir tāds, ka par to liecina 12 zvejnieku un vienkārši neizglītotu jūdu senlaikos sāktā misija. Tā caur 2 gadu tūkstošiem par spīti pasaules tumsai, grēkiem, kariem un revolūcijām un visam. Un lielīgai un naidīgai cilvēciskai gudrībai jau īpaši, tomēr šī vienkāršo vīru pasludinātā mācība, viņu misijas augļi aizvien pastāv. Tāds pierādījums. Un ir palikusi un pastāv kristīgā draudze un baznīca, un arī tas, ko saucam par kristīgo kultūru un rietumu civilizāciju. Vai var būt vēl varenāks brīnums, ka arī daudzi no šodienas skeptiskajiem un šaubīgajiem cilvēkiem izdzirdējuši notic tāpat mācībai, ko sludināja senie vienkāršie vīri, Kristus 12 apustuļi. Tā ir droša zīme, drošs pierādījums, ka Kristus ir vēl tuvāk mums nekā mācekļiem, tad, kad staigāja zemes virsū, un kā arī mēs esam viņa darba biedri. Vai cilvēks var pasaulē iegūt vēl ko lielāku, kā būt tuvu Dievam, Kristus mīlestībā un svētā gara sadraudzībā? Ja Dievs ir ar mums, mūsu vidū, kas gan būs pret mums? Āmen.